kas ir? Mums iedeva Ēriku drēbes, lai mums nenoknāvā. Mums iedeva vēl reku, ko barot papagāju. Kāda tā grīda lipīga. Ērika Linda. Tu pirmā. Elīna. Zaļvaigu konūrs jeb grēmčēket konuri. Šie papagaļi ir ļoti draudzīgi, enerģiski, rotaļīgi un ļoti pieķeras cilvēkiem. Viņi bieži lien uz pleciem, grauž drēbes un ausis, meklē uzmanību un izdod smieklīgas čiepstošas skaņas. Atšķirībā no lielajām arām konūri ir daudz mazāki, apmēram 25 līdz 30 cm gari, vieglāki un kustīgāki. Taču rakstura ziņā viņi bieži ir ļoti drosmīgi. Konūri tiek uzskatīti par vieniem no klaunu tipa papagaļiem, jo viņiem patīk karāties ar galvu uz leju, spēlēties ar priekšmetiem, kā arī demonstrēt uzmanības piesaistes trikus. Aizēj tur, paņem to. Erika, viņš zvandā ārā, pasties. Kāpēc viņš ir tik nejauks? Viņš uz mani, es gribu, lai viņš nāk uz loks, viņš uz mani dusmīgi paskatās. Viņš man bakstās. Dod viņām. Viņš prasa. Rozā kakadu, ko bieži sauc par galahu. Galahi dzīvo Austrālijā, atklātās vietās, parkos, zālājos un fermu apkārtnē. Šie kakadu ir ļoti sabiedriski, rotaļīgi, skaļi, gudri un emocionāli. Viņiem ļoti patīk cilvēku uzmanība, spēlēties, dejot un kustēties mūzikas ritmā. Lai gan arī kakadu ir papagaļi, tie atšķiras ar kustīgu cekulu uz galvas mīkstāku apspalvojumu un citādu uzvedību. Kakadu bieži ir vēl emocionālāki nekā aras. Galahi savvaļā bieži lido milzīgos baros, kas saulrietā var izskatīties kā rozā mākonis debesīs. Eklektus jeb eklektu papagailis. Eklekti ir vieni no neparastākajiem papagaļiem pasaulē, jo tēviņi un mātītes izskatās pilnīgi atšķirīgi. Tēviņš ir spilgti zaļš ar oranžu knābi, kā Ērikai uz pleca, bet mātīte ir sarkani violeta ar tumšu knābi. Savvaļā eklekti sastopami Jaungvinejā, Indonēzijas salās un Austrālijas ziemeļos. Viņi dzīvo tropu lietusmežos augstu kokos. Eklekti parasti ir mierīgāki nekā aras, ļoti uzmanīgi novērotāji, maigi un inteliģenti, cieši pieķeras cilvēkiem. Viņi bieži nevis skaļi klaigā, bet pļāpā un pēta apkārtni. Šie papagaļi ir slaveni ar ļoti skaidru cilvēka balss imitēšanu, spēju atcerēties daudz vārdus, dažreiz pat veselas frāzes. Daudzi īpašnieki saka, ka eklekti runā īpaši saprotami. Eklektu pāru dzīve dabā ir neparasta, viena mātīte var dzīvot vienā ligzdā gadiem un pie viņas barību nes vairāki tēviņi. Tas putnu pasaulē ir diezgan reti sastopams modelis. Šis ir zaļais amazoņu papagailis. Amazoņu papagaļi ir vieni no labākajiem runātājiem starp papagaļiem, ļoti mīl sabiedrību, ir gudri un spēj risināt vienkāršus uzdevumus, var atcerēties cilvēkus un balsis gadiem ilgi. Kāpēc papagaļi ir tik gudri? Papagaļiem ir ļoti attīstītas smadzenes. Viņi atpazīst cilvēku emocijas, mācās novērojot, spēj izmantot instrumentus, saprot cēloņu un seku sakarības. Iedod viņam ēst. Viņam jau ir visu prāvu. Nu kaujā. Paskaties viņam! Ātros visos tur kaujā.
Viņš jau tik ātri nē, viņš kaut kas Mamu, tas dejoja. Es gribu to lielo. Es gribu to lielo. Āfrikas pelēkais papagailis jeb žako. Kāpēc žako ir tik slavens? Šie tiek uzskatīti par vieniem no gudrākajiem putniem pasaulē. Viņi spēj iemācīties simtiem vārdu, saprast kontekstu, atdarināt skaņas ļoti precīzi, risināt vienkāršus loģikas uzdevumus. Daži pētnieki salīdzina viņu intelektu ar maza bērna spējām. Žako ir mierīgāki nekā aras, ļoti emocionāli, uzmanīgi vēro cilvēkus, bieži pieķeras vienam cilvēkam īpaši stipri. Viņi nav tikai runātāji, bet viņi tiešām analizē apkārt notiekošo. Ar labu aprūpi dzīves ilgums ir no 40 līdz 60 gadiem, dažreiz pat ilgāk. Interesanti, ka slavenākais žako vārdā Aleks piedalījās zinātniskos eksperimentos un spēja atšķirt krāsas, skaitīt, atpazīt formas, saprast jēdzienus lielāks un mazāks. Tas būtiski mainīja zinātnieku priekšstatus par putnu intelektu. Pagaid, es vēl pāris vilkus. Viņš negrib iet projām. Viņš koš. Viņam patīk. Ei, tur arī ārā. O, tur ārā viņiem arī? Jā. Jā. Redzēji, ko viegli viņš aizvado. Zaļspārnu ara dzīvo Dienvidamerikas tropu mežos, var sasniegt pat 90 cm garumu, mūža ilgums vairāk kā 60 gadi, ir ļoti sociāls un emocionāli gudrs. To knābis ir neticami spēcīgs un viegli var pārkost cietus riekstus un sēklas. Nu nedod viņam klāt to roku. Stipri knābi. Ļoti stipri. Alisā. Piestāv. Tev piestāv, iedod telefonu. Es papildēju tēti. Vau, cik skaisti. Nu viņš te nāk. Zili dzeltenā ara ir viena no pasaulē populārākajām arām. Raksturīgās pazīmes spilgti zilie spārni, dzeltenās krūtis, zaļgana piera, balta seja ar melnām svītrām. Aras ļoti labi iemācās atdarināt skaņas un vārdus, veido stipru saikni ar cilvēkiem, savvaļā lido lielos attālumos, izmanto kājas gandrīz kā rokas. Šie putni ir ļoti zinātkāri un rotaļīgi. Nedod viņam tik daudz ēdienu. Viņš tā padāv. Viņš šādi. Nu beidzot. Ei, ko nāk tās kaziņas? Ei. Nē. Tev kāpēc tās spāles nesabūras mums tur ir? Ne, spāles tur ir. Kāpēc jūs visu kaut ko bāžat? Kāpēc tā? Ei, man patīk. Tāds šitas te malā to. Pastūl malā? Jā. Ēriku? Nē, tā kāds pastūl to kāds. Ei, patīk. Ei. Es kazai bizi spīt. Te ar bizīt uzspīt. Es jau biju. Kā viņa acis aiztaisīja. Kaifo. Tā. Tagad ēdīsim pusdienas teriyākītā, bet tu varēsi arī to. Mums atnes atkal kaudzi rēdamo, mēģināsim noblēst. Vispār garšīgi. Nu beidz, Elīna. Ejam, kapibārs. Ei, viņš paņēma. Ir tur blakus jābūt. Ej. Kur tu skaties? Reku šeit, lejā, reku te. Jā, viņa nāk ārā. Reku sēž kapibārs. Čau, kapibārs.
Reku sēž. Man ir tukāns kliedz. Jā, tas ir tukāns augšā, reku. Viņš šeit pie kapibarām. Tukāns ar kapibarām dzīvo. Es te bijām. Reku kapibara aiziet prom. Kā jūs esat apnikuši un viss? Es eju prom. Ejam. Šī nav vienkārši ēka. Šī ir vieta, kur zem zemes ir aprakta visa Eiropas tumšākā vēsture. Gdaņskā atrodas viens no iespaidīgākajiem Otrā pasaules kara muzejiem pasaulē. Un tieši šeit, netālu no šīs pilsētas, 1939. gada 1. septembrī sākās karš, kas izmainīja visu cilvēces vēsturi. Jau no ārpuses muzejs izskatās neparasti. Milzīgs, slīps tornis paceļas virs pilsētas kā plaisa zemē. Arhitektiem bija īpaša doma, pagātne atrodas pazemē, tagadne atrodas virs zemes, bet nākotne virs mums. Jo dziļāk zem zemes, jo dziļāk kara vēsturē. Jo tālāk ieej muzejā, jo smagāka kļūst atmosfēra. Tumšas sienas, sirēnu skaņas, kara laika balsis. Viss sākās 1939. gadā. Hitlers iebruka Polijā no rietumiem, un tikai dažas dienas vēlāk no austrumiem ienāk Padomju Savienība. Polija tika sadalīta starp divām lielvarām. Muzejs ļoti skaidri parāda, poļiem karš sākās starp diviem režīmiem – nacismu un komunismu. Reāli ir kā... Te nav tikai vitrīnas ar ieročiem. Šeit ir veselas kara laika ielas. Dzīvokļi, pagrabi, veikali, bombardētu pilsētu fragmenti. Ejot cauri ekspozīcijai, rodas sajūta, ka esi nonācis kara gados Polijā, Gdaņskā. Un tieši tas šo muzeju padara citādu. Šajā muzejā nav stāsts tikai par armijām un tankiem, bet ir stāsts par cilvēkiem, par ģimenēm, kas slēpās pagrabos. Par bērniem kara laikā, par badu, par bailēm, par mēģinājumiem izdzīvot. Viņš ar ieroci rokās aizgāt dzimteni, tu strādā totālam karam. Proletāriešu savienājumi, reku latviskajā. Viena no smagākajām vietām muzejā ir holokausta ekspozīcija. Fotogrāfijas, dokumenti, personīgās mantas. Te karš vairs nav statistika. Te tas kļūst personīgs. Bet muzejs stāsta arī par pretošanos, par slepenām skolām, par pagrīdes kustībām. Par cilvēkiem, kuri turpināja cīnīties pat tad, kad cerību gandrīz nebija. Poļiem kara beigas nenozīmēja pilnīgu brīvību. Pēc nacistiskās okupācijas nāca padomju ietekme. Un muzejs to parāda ļoti atklāti. Šī vieta nav tikai par pagātni. Tā liek saprast, cik ātri pasaule var mainīties. Cik trausla ir brīvība. Un cik dārgi cilvēcei izmaksā karš. Un varbūt tieši tāpēc šis muzejs paliek atmiņā vēl ilgi pēc tam, kad es izgājis ārā. Ko? Šodienas stāsts ir noslēdzies. Rīt būs jauna diena, jauns stāsts. Nu, īsumā paši redzējāt un sapratāt, bijām Lemūru zooloģiskajā dārzā, nu tā kā parkā viņš saucās, tad bijām papagāju zooloģiskā dārzā vai parkā, sauciet kā gribiet, nu tur bez papagājiem, bez lemūriem ir vēl visādi dažādi lopiņi, daži, nu un dažādas arī papildus kaut kādas atrakcijas un izklaides. Un tad jau mēs bijām te kara muzejā, nu, teikšu tā, no tā kara muzeja es gribēju sagaidīt vairāk, pareizāk es sagaidīju, un interesē vairāk tehnika tomēr, tā kara tehnika, un tomēr vairāk eksponāti gribējās redzēt tieši, kara tehnikas tādā izpildījumā izskatās, tā kā sagaidīju. Jo tā, kad es biju Somijā, kara muzejā, tur bija krietni vairāk tehnikas, tur bija arī vācu taigerītes izliktas, tur bija padomju tehnika, tur bija zviedru arī kara tehnika, somu, un tur bija tā kā bišķi tā kā vairāk, un tā ekspozīcija bija
tāda forša un paliekoša atmiņā vēl joprojām, pat es atceros, kādus tur es varēju redzēt, kāda tehnikas, jā. Nu, tas pats T34 tur bija, šeit bija T34 85, kas jau ir, nu, kara beigu, kara tehnika, jā. Karš sākās ar T34 pa lielam, jā. Un bija britu tanks, poļu savus tankus nebija izstādījuši, kaut kā viņiem bija tanki arī, nu tā kaut kā, jā. Bet, nu, britu tanciņš Shermans arī, nu, ļoti labs tanks un tā kā tā kaut kā. Bet labi, ko es te par tankiem, to jūs paši varat vēsturē palasīt, kas un kā ir karojis un cik daudz ir kaujā bijuši piedalījušies, jā? Pēc 800 metriem pagrieziet pa labi uz nobrauktuves. Nu, man te pēc nobraukumus jāpagriež, bet tad jautājums ir pārējiem dalībniekiem. Kāda iespēja? Erika. Erika vēl parunāt, viņa atsaldēja. Erika, kāda iespēja? Tā tika papagaļa. Pagrieziet pa labi uz Viņa bez valodas. Alise? Palikusi bez valodas. Alise? Kaut kāda iespēja, kas tev patiks labāk? Papagaļa vai lemoni? Papagaļa bija labāk, jā? Mūsējās jau nebūtu, Erika, tev papagaļa vai lemoni? Pasaki. Papagaļa. Papagaļa. Nu, papagaļa. Tev sieva kāda iespēja, un kas tev tā kā... Papagaļa viss kopā. Jebkurš ir dzīvnieciņš. Bet, nu tā, nu... Lemūram, nu kā, nu šāda saskara ar putnu vai dzīvnieciņu ir jebkuram atraisa smaidu un emocijas. Tas mazās lemūra vēsās ķepiņas apaļiem pirkstiņiem tā Arī būs. Es nezināju, ka viņiem tāda apaļa. Tāda apaļa bumbiņas. Tagad spilventiņa Jā, tāda forša tāda. vēsi man ir plikplasē. Man papagailis izrāva pogu, ko es tur, kas bija meitene, strādāju, uzreiz skrēja klāt, viņš nenorīja, bet nu ir tik loģiski nav, viņš vienkārši viņus sagrauza. Jo nedrīkstēja, bija jāsaģērbjās tur speciāli, jānoņem visas rotas, visi gredzeni, man aizlīmēja lekoplāksteri, kaut gan tas papagailis paņēma to... Kaut gan tas papagailis man plēst no motos nost pat lekoplāksteri no tā gredzena. Jā, nu, te papagaļi ir tā. Tur viņam ir bet forši bija tā no sākuma ieved pie tādiem mierīgākiem, pēc tam pie bišķi agresīviem un tā pie tādiem, nu, tādiem laigiem. Arām. Uš. Nu, bet... Nu, man tās āras nepatīk. Viens man vispār nelika mierā, tas sarkanais. Pilnīgi, Viņš vienkārši pateica, ka viņš šēries, gribēja notiši manis... Viņš pilnīgi, es gribēju viņu noņemt nost, viņš pilnīgi, nē, viņš sēdēs. Tu ko? Atnāc tā tad es sēžu? Jā. Tev sarkans krēkls, ko? Jā. Savējais? Nu, nu, kaut kā tā. Nē, tas ir forši idejas tā. Nē, nu, jā, dieniņi forši, dieniņi iespaidīgi. Bet Polijā ir šādi papugāri, kā viņi saucās tie, jā, kaut kā tā. Viņi ir daudzās vietās, visā Polijā. Nu, šādi papugāri ir tādi, tā kā zoodārzi vairākās vietās. Tieši ar putniem, kur tu iekšā. Tur tu vari iet iekšā, viņus pabarot, viņus aiztikt, un viņi tev laižās uz Aiztikt nedrīkst. Nu, jā, nu, papājā tev var dišķīt, jā. Bet jā, viņi laižās tev uz plecu, tu viņus baro, tādu Polijai vairāk, jā. Nu, Latvijā, diemžēl, vai nē, laikam varbūt ir, jā. Tur tie papagaļi tik daudz ir. Nu, ļoti daudz dažādu papagaļu. Tur tiešām ieiet iekšā bars, un katram cilvēkam no bārā pietiek kāds papagailis, un viņš arī uzlidos, un, nu, iespējīgi, jā. Tas bija tāds atkal jauns piedzīvojums, kurš nebija piedzīvots, un tiešām tā, nu, patikās. Tagad tā. Ļoti, tas ir bērniem. Tā kā... Braucam mājās, apkopot emocijas. Pēc vecajām latviešu tradīcijām uz grīla izcep kartupeļus. Sorry. Ugunskurā izcep kartupelīšus. Un tagad tiesājam nost fantastiski ar sālīti. Ar šito te sviestiņu. Un izrādās, ka pie Polijā var nopirkt reku šito te augsto zupu. Arī ļoti garšīgi. Tagad mēs nu tāds ekstrēmā pieslēgšanās vakarā, bet rīt no rīta turpinājums. Turat buru.